Labdien! Mani sauc Līza Baumane, man ir 9 gadi, es eju 3. klasē, nāku no Augstānas pamatskolas. Es jums pastāstīšu pasaku Lauku pele un māju pele. Kādā siltā dienā mājas pele izlien no grīdas un iet pie savas radinieces uz siltumām pie Lauku peles. Tad, kad viņa ir atnākusi, Lauku pele saka, vai viņa nesot apmaldījusies. Māju pele pasaka, kā viņa var apmaldīties nākot pie radinieces. Tad māju pele jautā, kas tev tur dārzā tāds kuplis? Lauku pele atbild, tie jau sadīguši graudiņi. Māju pele pasaka, viņa pie tādas maizes var nomirt. Māju pele pasaka, ko viņa ēd dienā. Brokastīs gaļu, pusdienās taukus, vakariņās krējumiņu. Māju pele jautā, vai Lauku pele varētu nākt pie viņas dzīvot. Lauku pele pasaka, ka viņa var iet pie viņas dzīvot. Un tad viņas devās uz mājas peles mājām. Tad, kad viņas tur ir nonākušas, iziet laukā un prasa, ķirķi, vai jau kaķis aizbraucis? Kaķis aizbrauca uz Rīgu ar peļu ādiņām. Viņas iet, tad māju pele prasa, vai mēs varētu panest ēdienu mājā. Es tev padošu, tu nesīsi iekšā. Kā Lauku pele 2 soļus paiet laukā, tā pretī kaķis. Viņas paspēja pamukt. Viņas neapēda kaķis, bet Lauku pele pasaka, viņa labāk savus graudiņus drošībā nekā tavus gardumiņus nedrošībā. Tā saimnieks atver durvis un Lauku pele uzreiz aizskrien uz savām mājām. Ko man šī pasaka pamāca? Man šī pasaka pamāca māju pelei miltiņi rūgti. Es jums pastāstīšu piedzīvojumu. Vienu dienu tētis mani uzlūdza braukt uz Zviedriju. Es piekritu. Nākamajā dienā mēs jau devāmies uz Zviedriju. Tētis brauca no Zviedrijas uz Latviju, lai mani paņemtu. Tad mēs braucām uz Ventspili, tur bija prāmis. Tad, kad mēs bijām atbraukušas un prāmis sāka kustēties, man ļoti sāka reikt galva. Bet ātri tas nebija, jo es pieradu. Tad es paprasīju tēti, vai mēs varam iziet ekskursijā pa prāmi. Tētis man atļāva. Mēs devāmies ekskursijā pa prāmi. Tur bija veikali, bija ēdnieces un maza spēļu vietas, kur bērniem paspēlēties. Es pajautāju tētim, vai mēs varam arī uziet uz klāju. Tētis atļāva un mēs devāmies uz klāju. Tad, kad mēs gājām uz klāju, varēja just, cik tur augsts, varēja nosaukt. Tad, kad mēs uzkāpām uz klāju, es redzēju daudz lielu kastes, un es nezināju, kas tās ir, un tētis man paskaidroja. Varbūt pēc mums atbrauks lielais kuģis, ceļam krāns, palīdzēs iecelt tās kastes lielajā kuģī. Un tad tas kuģis varēs vest uz citām valstīm. Bija jau laiks iet gulēt, mēs devāmies gulēt. Nākamajā rītā mēs jau bijām Zviedrijā. Tad mēs atkal uzgājām uz klāju, bet šoreiz pat bija cits skats, citi meži, citi cilvēki, citas ielas un arī ļoti daudz
kur dzīvo cilvēki. Tad mēs devāmies uz tēta mājām. Bet kamēr mēs devāmies uz tēta mājām, mēs ieraudzījām ļoti daudz lietas, kas nav Latvijā. Piemēram, kā kalnus lielos, kur dzīvoja kalna kazas. Tad jau mēs bijām atbraukuši, padarījām darbiņus un braucām atpakaļ uz Prāmi. Braucot atpakaļ uz Prāmi, bija sauleriets. Dažās vietās bija ļoti smuki, jo saule atspīdēja ūdenī. Bet tālāk bija jau sastrēgums Stokholmā. Gandrīz mēs pat nokavējām Prāmi, bet par laimi mēs nenokavējām un paspējām. Tad, kad mēs bijām Prāmī, šoreiz man nesāpēja galva, jo es jau biju pieradusi. Tad mēs atkal uzgājām uz klāju, bet klājā bija pat vairāk mašīnu, un viņas jau sāka likt uz klāju. Un viņām skanēja signalizācija. Es jautāju tētim, kāpēc viņām skanēja signalizācija. Un tētis man teica, notiek apkārt kaut kāds vilnis, un mašīnas domā, ka ir kaut kādas briesmas. Un tāpēc viņām skan signalizācija. Mans tētis nelielu joku pastāstīja, ka tūlīt tās mašīnas pārvērtīsies par transformeriem. Tagad es jums pastāstīšu mīklu. 2 dūriķi, 2 lūriķi, 4 zemes stampētāji, 1 mušas gaiņātājs. Kas tas ir? Pareizi. Paldies, Lūdzu.